visiem šajā jaunajā nedēļā. Es esmu Ārturs Avotiņš no Joshua ministrijas kalpošanas. Es vēlējos šajā dienā dalīties ar vārdu, un par ko šis vārds ir. Tas ir par to, ka tik ļoti bieži mēs kā cilvēki tiekam aizvesti un vedināti, un arī mūsu pašu miesa, tā mūsu cilvēcīgā puse vienmēr domā par sevi, ko man vajag, un tad tie citi cilvēki, pārējo vajadzības, viņas paliek kaut kur tā, otrajā plānā. Es par to aizdomājos šajā laikā, kad apkārt, piemēram, tikko bija, piemēram, šī te saucamā melnā piekdiena, beigās melnā nedēļa, atlaides un dažādas šīs te lietas, veikali, šīs pasaules skaistās lietiņas, kas piesaista, tad cilvēks sāk domāt, varbūt man tomēr šo vajag, varbūt nē. Nē, bet tomēr atlaide lielā, varbūt tomēr vajag, tas nozīmē, un tam līdzīgi. Tā kā es aizdomājos par to atkal, ka šīs pasaules skaistās, spīdīgās, dārgās lietiņas cilvēka dabu mūs ļoti piesaista. Un tad vēlāk nāk, piemēram, Ziemassvētku laiks arī, un tad cilvēki mēs vismaz aizdomājamies, ka ir mūsu tuvinieki, ģimenes, radinieki, kādi citi cilvēki, par kuriem arī būtu jāparūpējas vai būtu tiešām jāiepriecina, un tas arī tā nāk mūsu sirdīs, un tas ir ļoti labi. Bet es vēlējos izlasīt arī kādu rakstu vietu no Pāvila vēstules Filipiešiem, 2. nodaļas. Šeit ir tādi pāris panti minēti. Šeit Pāvils raksta draudzēji Filipos, 2. nodaļā. Šeit būs, es vēlos no 3., 4. panta, un tā tālāk no 20. un nedaudz uz priekšu. Viņš raksta, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā, cits citu uzskatīdami augstāku par sevi. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Cilvēkam ir ļoti viegli raudzīties uz tām savām personīgajām vajadzībām. Man vajag tagad šo, man vēl vajadzētu to, jaunas atlaides tajā veikalā, wow! Un tas viss tā cilvēku, es minu to kā piemēru, tās atlaižu lietas. Vienkārši šīs pasaules lietas var ļoti mūs piesaistīt, tāpēc es šo visu minu kā konkrētu piemēru, kas ir tāds spilgts. Bet ir svarīgi, lai mēs aizdomājamies arī par tiem cilvēkiem, kuriem varbūt patiešām ir kāda vajadzība, kuriem nav domas līdz kādām atlaidēm un tam līdzīgi. Es atceros tādus gadījumus, kad es ļoti spēcīgi esmu bijis sajūtis tādu iekšēju vēlēšanos, piemēram, pie kāda no veikaliem, pieiet pie kāda cilvēka, kurš lūdz pēc naudas, un es parasti jautāju šādiem cilvēkiem, vai man tev kaut ko nopirkt. Un kāds saka, jā, es gribu paēst, cits saka, man vajag tikai alkoholam, cigaretēm, es parasti tad saku, cigaretes un alkoholu gan es tev nepirkšu, tas ir skaidrs, bet es varu tev pārtiku nopirkt, kādam pārtiku nemaz nevajag, kādam vajag, lai tu viņu kaut kur aizved un tam līdzīgi, un tādi piemēri. Bet es atceros katru reizi, kad esmu kādam cilvēkam palīdzējis nopirkt kaut vai nedaudz kādus salātus, maizi, jebko paēst, un kad esmu viņam pateicis par Jēzu, pavisam vienkāršiem, varbūt īsiem vārdiem, bet tomēr evaņģēlijā vēsts ir tikusi pasludināta kādam cilvēkam,
Un es saprotu to, ka šādiem brīžiem tad arī ir tā mūžīgā vērtība. Mēs varam pirkt kādas jaunas lietas uz ļoti labām atlaidēm un tam līdzīgi, un mums var būt prieks, bet redzi, šīs lietas, tās drēbes, piemēram, tik un tā tiks nonēsātas. Kāda lieta, viņa paliks veca un būs izmetama laukā tik un tā. Bet, ja tu esi atradis laiku palīdzēt kādam cilvēkam, kurš lūdz un atsaucās un atļauj, ka tu viņam nopērc pārtiku, piemēram, tad tās ir atvērtas durvis, lai tu viņam pateiktu par Jēzu Kristu un par to, ko šī apbrīnojamā persona ir izdarījusi priekš visas cilvēces. Jo arī tālāk Pāvils saka, tajā pat 2. nodaļā no 20. līdz 22. pantam, jo man nav neviena ar līdzīgu dvēseli, kas bez viltus rūpētos par jūsu lietām, jo visi meklē savu, nevis Kristus Jēzus labumu. Bet viņa krietnumu jūs pazīstat, ka viņš man kalpojas evaņģēlijā labākā bērns tēvam. Šie vārdi ir veltīti Timotejam. Tas bija teikts par apostoļa Pāvila paša mācekli Timoteju, kurš no visas sirds rūpējās, kalpoja cilvēkiem un palīdzēja Pāvilam, rūpējās par draudzēm no visas sirds. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs visā šīs pasaules jūklī, kas reizēm ir, piemēram, es pašlaik arī esmu autostāvvietā, ir daudz cilvēku, daudz automašīnu, un mums katram ir savas vajadzības, kaut kas jāiegādājas veikalā, gribas uzķert kaut ko, šajās labi pieminētajās atlaidēs un tam līdzīgi, bet ir svarīgi, lai šajā visā šīs pasaules burzumā mēs neaizmirstam arī kādu cilvēku, kuram patiešām ir reāla, īsta vajadzība. Nevis tikai tāpat vien kaut kas. Varbūt vēlos, varbūt nē, bet lai ieraugam citu cilvēku, viņa varbūt kalpošanu, cita cilvēka vajadzību, kā es tikko jau minēju. Tāpēc viss, ko mēs darām Jēzus Kristus vārdā, katra palīdzība, jeb tam, var teikt, vismazākajam cilvēkam var būt ar augļiem priekš mūžības. Šīs pasaules mazās, spīdīgās, skaistās lietiņas, sudrabs, zelts, automašīnas kādu dienu sarūsēs, novecos, naudas, valūtas zaudē savu vērtību un tam līdzīgi, bet tas, ko mēs izdarīsim priekš Jēzus Kristus un viņa valstības, tam ir mūžīga un nebeidzama vērtība, un tas viss, ko mēs darām priekš viņa, tiek ierakstīts debesu grāmatās. Tāpēc vēlējos tevi svētīt ar šiem Bībeles vārdiem un visu, kas bija manā sirdī priekš šīs nedēļas. Esi svētīts, lai tev jauka, patīkama šī jaunā diena un tālāk arī visa nedēļa. Svētības tev Jēzus vārdā pagaidām. Atā.